Būvniecības nozare Latvijā ir, diemžēl, tālu no ideālā. Tā ir nepieciešami jauninājumi, kuri būtu jūtami visos būvniecības procesos un ilgtermiņā ieguvēji būtu visas iesaistītās puses. Tādēļ 27. oktobrī norisinājās būvniecības jautājumiem veltīta starptautiska konference, kurā piedalījās speciālisti no Somijas, Lielbritānijas un Zviedrijas. Konferences nosaukums BIM fórums Rīga 2016. BIM nozīmē būvju informatīva modelēšana. Pamatā mēs būvi nevis no sākuma uzprojektējam un pēc tam mēģinām saprast, ko esam uzbūvējuši, bet vispirms visus procesus modelējam, saliekam, ja tā var teikt, visas lietas pa plauktiem, un tad tikai sākam būvēt. Latvijas biedrība šobrīd ir apvienojusi vairāk kā 10 sabiedriskas organizācijas, kas ir būvniecības nozarē. Daudz esam strādājuši ar atbildīgām institūcijām, tas ir ekonomikas ministrija, un viss tā rezultātā arī bez šaubām situācija ir nobriedusi, kad būtu nepieciešams kaut ko būvniecībā mainīt, un tālākā stratēģija ir saistīta ar BIM attīstību. Arī mēs ceram un gaidām to no valsts institūcijām, kad šī lieta tiks likuma kārtībā jau ieviesta. Līdz ar to visi varēs droši skatīties nākotnē un strādāt ar šīm jaunām tehnoloģijām. Principā BIMs ir noteikti viens no risinājumiem, lai efektīvi ieviestu arī kvalitāti būvniecībā, uzlabot kvalitāti ne tikai no materiāla pielietošanas viedokļa, bet arī no tā, kādā veidā tā eksploatācija notiek un cik komfortabli klienti un cilvēki pēc tam šajās mājās jūtās. Visā pasaulē šis ir līdzeklis, lai būvniecības vide kļūtu caurspīdīgāka un efektīvāka. Ja? Un tas jau faktiski arī Latvijā notiek. Mums kā valsts institūcijas uzdevums ir pēc iespējas ātrāk pārņemt jau aktivitāti arī no pārvaldes puses un īstenot, lai tieši publiskais pasūtītājs izmanto šo brīnišķīgo līdzekli un lai mēs būvējam ēkas kvalitatīvi. Ja? Un tas ir iespējams izmantojot šos līdzekļus. Lai mūsu būvuzņēmumi izdzīvot šī konkurencē un šī konkurence tikai pieaugs, būs nepieciešams šīs tehnoloģijas ieviest. Tas ir tas, ko arī apzinās ārvalstīs pasūtītāji. Faktiski pie augstas produktivitātes ir neizbēgami, ka šī BIM sistēma tiks ieviesta. Un faktiski tas ir jautājums arī, ja valsts ir lielākais pasūtītājs, kā efektīvāk ieguldīt publiskos līdzekļus infrastruktūras izveidei, uzturēšanai, ēku būvniecībai. Vērienīgajā BIM fórumā Rīga 2016, kas ir šīm tehnoloģijām veltītais plašākais pasākums Latvijā, speciālisti dalījās zināšanām par BIM risinājumu izmantošanu būvniecībā un apsaimniekošanā, kā arī BIM prasībām un praktiskiem ieguvumiem. Šīs dienas likumdošana noteikti nerunā pretīm BIM tehnoloģijām. BIM tehnoloģiju var izmantot jau šodien un vakar. Lielākā grūtība ir tieši profesionāļu domāšanas maiņa, pasūtītāju domāšanas maiņa. Mēs brīžiem vēl sastopamies ar to, ka pat profesionālas organizācijas BIM būtību izprot kā ļoti detalizētu 3D projektu. Līdz ar to mēs paši sev liedzam iespēju procesu modelēt, tādā veidā gan ekonomēt laiku, enerģiju un iegūt kvalitatīvu rezultātu. Sākotnējiem posmam būtu jānāk no pasūtītājiem, lai viņi pieprasītu projektētājiem radīt šos projektus BIM vidē, lai viņi jau sākotnējā skiču stadijā saprastu, kāda izskatīsies tā māja un ko viņi īsti vēlas no šīs mājas, ne tikai no izskata viedokļa, bet arī no kvalitātes un funkcionalitātes viedokļa. Mums vajag noņemt visus šķēršļus, kas to liedz. Ja? Kā piemēram, ja šodien mums ir pateikts, ka mums vajag projektu obligāti uz papīra, ja, tas nozīmē, ka faktiski jums ir jāprintē ārā, jums jāterē resursi. Tas nozīmē, ka vajag izņemt ārā no normatīviem prasību pēc papīra, un lai mēs varam strādāt elektroniskā vidē. Lai panāktu kaut cik ātru, saprotamu, kvalitatīvu rezultātu, vajadzētu visām ieinteresētām pusēm, tas būtu pasūtītāji, projektētāji, būvnieki un tālāk apsaimniekotāji. Visiem viņiem vajadzētu strādāt vienotā procesā. Tā ir galvenā atšķirība starp pašreizējo situāciju, kur katrs, gan pasūtītājs, gan projektētājs, gan būvnieks, gan apsaimniekotājs dzīvo savā atsevišķā pasaulē, kas savā starpā nesaistās vai saistās tikai lielākoties ar projektiem, bet bez modelēšanas iespējām. Un tā varbūt ir tā lielākā atšķirība un vajadzība, kas šodien būtu jāveic.